Esiet sveicināti manā kanālā Perkupa dzīvē. Šī būs 3. rauns mūsu cīņā. Esi gatava? Jā. Aija ir gatava, es neesmu gatavs. 1. raundā vinnēja Aija, 2. raundā vinnēja es. Tā kā mums ir niče neizšķirts un Aija netīšām nopirka savu mašīnu. Jā, nopirku ātrāk nekā tu nopirki. Un Kaut gan tu pārdevi pirmais, un tu nopelnīji vesels 50 eiro, apsveicu. Jā. Man nav žēl. Jā, bet tagad mēs pēc tam jūs jau redzējāt iepriekšējā sērijā, cik pat katrs, kur nopelnīja. Bet dotie brīdī Aija nopirka tādu 46. Vācijā. Jā, es teicu, ka es nepirkšu vairs 46. Bet šīm ir tehniskā apskata. Vācijā derīga tehniskā apskata, kas būs derīga arī Latvijā, varbūt. Pat cik tu viņu nopirki? Ja nemaldos, 750 vai 90 eiro, jā. 750 eiro plus 750 piegāde, tas ir pusotrīts, plus 200 reģistrācija, 1700 eiro. Jau izdomāju, pat cik tirgosi? Nē, vēl, tāpēc, ka jāskatās, gan jau kaut kas vēl ir apslēpts. Jā, man liekas, ka tur bija kaut kāds defekts. Faceliftā 2.3 dīzelīts, standartiņš. Automāts, jā. Tagad aiziesim pēc atslēgām. Papliks, bet elektriskie logi priekšā, bet tas jau visiem ir. Tā kā, lai mazgā, lūk, tur ir jāuzpulē, vai mums ir stikliņi. Man ir stikliņi. Tu gan jau padalīsies, vai ne? Un es redzu te neliels, bet to mēs redzējām, rūsas stūrītī. Tā, bet tas nemaina faktus, kā te viņam ir. Tā kā ar to baigi vienīgi pārdošanai. Un spogulis standartiņš. Labi, es eju pēc atslēgām. Kāpēc es mazgāšu? Tāpēc, ka es parasti mazgāju tavas mašīnas, un tu šoreiz nomazgāsi manējo. Labi, nomazgāšu. Bet man nav mašīnas, un man nav laika meklēt mašīnu Vācijā, kamēr atnāk. Tāpēc mums ir jāizdomā kaut kas cits. Un tāpēc salīdzināsim, ko ātrāk pārdot Latvijas mašīnu vai no Vācijas. Es meklēšu šajā pašā budžetā, iepa līdz 2000 eiro. Man ir 1500. Reģistrācija 1700, tā kā meklēsim par 1700 mašīnu Latvijā, ko varēsim pārdot. Pieņemsim, ka varbūt kaut kas vēl varbūt jāsaka. Man arī varbūt kaut kas jāteic. Tā kā 1700 eiro meklēšu Latvijā mašīnu. Mēs mēģināsim piedarbināt. Ļoti ceru, ka viņš tam jāpulē. Visas mašīnas ir jāpulē, bet atvērās pulti jau ir labi. Tas ir pozitīvi. Stūri derētu pāršu, jā. Bet tas tur pagaidām netiks darīts. Es atceros, ka viņš bija pliks kā celis. Jā, bet ir kondicionieris. Un piedarbinājās. Neizklausās tik stūdīgi. Un rūts labi, 342 000 nobraukums. Rūts labi, ir labi. Ņemot vērā, ka viņš tagad ir stāvējis kādu laiku arī, vispārīgi. Ar tur mūdi. Vaļā 46. lūdzu. Man ir reāli trauma, kopš es, 246. es vēru un man izkrīt ārā. Tagad tu aiztaisi lūdzu, es gribu redzēt, vai viņš aiztaisīs. Jā, dzen virsū. Es pārs neko nevaru pateikt. Liekam tiktokā tagad, pa 2. Nē, šitādi netīra. Šitādi netīra, ka ienāca netīrā prece, kā saka. Vajadzētu citus diskus vai vismaz kalputus. Nezinu, vai mums ir kaut kādi. Mums nav tagad diskus, tikko pēdējos pārdevu. Nedarētu, jā. Labi, krāvjam virsū. Varbūt, jā, bet nav sīkums. Galvenais tulītās. Ir biki ir rūsiņi šī stūrī. Nav treki, šitais stūris ir parūsējis biki. Jā, aizies. Es nesaku, ka viņš ir sūdīgs, bet nav arī ideāls tādā ziņā. Par to cenu ideāls. Beidzot varu pieķerties klāt šim bembim, atzinu to balto. Jāatdzina, laikam ir arī pie Aigara šis, lai būtu kaut kas līdzīgāks kā baltais. Tagad viņš ir tāds, kāds bija Amerikā. Tūlīt mazgāsim, tīrīsim. Vienkārši tagad drausmīgi izskatās. Nopirku es Amerikā viņu pa $900. Latvijā viņš man nostājās 4600 eiro aptuveni. Viņu var reģistrēt, viņš 2000. gada, 4 benzīns. Vienkārši baigi netīrējis viss. Akumulātoru nomainīju jau.
Tā, lai redzētu, kas te darās. Tas viss jāmazgā, jātīra. Pie sūcekļa strādā. Jā, aizdīšu līdz aigaram. Nomazgās, uzpulēs un priekšā bumperi sakrāsos, salabos. Šie oriģinālie diski, starp citu, rezerves riepa arī tāda pati. Laikam, tādu salonu. Gaišais, automāts, brauc, rūts. Ir ko padarīties, riktīgi netīrs. Uztaisīs arī ķīmisko. Vajadzēs vai pats? Nē, pats netaisīšu. Jāaizved pie kaut kā būs. Tāda saloniņa. Tagad piedāvāju citiem par 6000 eiro ar reģistrāciju. Viņš ir pilnīgi bez rūsas. Jā, ir šādi tādi defekti. Tur plasmasiņa, šeit plasmasiņa. Kaut ko ir ko padarīt. Bet labs variants atdzīvināšanai bez rūsas, kam nepieciešams droši rakstam zvanam. Es domāju, ka jau līdz tam laikam viņš būs aizgājis aiztūjītās. Noskalošu, parādīšu, kāds viņš izskatās noskalos. Tātad nomazgāts ir, jau ir cits skats. Protams, nācis jānomaina, bumpers jāremontē, lukturi jāatrestaurē, haube jāpulē, visa mašīna jāpulē. Logam tādas niansītas ir. Un te bija plaisa, jā. Salonam tur ķīmiskā jātais, plasmas apakšā ir atgājis, rūsts nekur nav, jau kur reiz saku. Tā kā jau pavisam savādāk skats. Nākamnedēļ ies pie Aigara uz tīrīšanu, pats salonu patīrīšu, tā jau baigi netīrējis, bet šitie kā standartiņš, visiem sevas nopirku jau jaunas. Kepholderi te nestrādā, nobraukums mums ir 185 000 jūdžu, griezti arī karājas tomēr, jā, arī standartiņš, visiem jau tā, salons jau riktīgi netīrs. Riktīgi netīrs te vēl. Bet ir ko padarīt, kad sataisīs, būs labs aparāts. Es tāds braukšu pēc mašīnas, bet tā ieies nopirku pannu. Jo zinu, ka viņi būs dusmīgi, ka es to mašīnu nopirku, tā kā es jau gatavojos. Gīn, ejam, tu arī būs pie tā visa vainīgs. Kāpēc es? Mikrofons te bija, ceram dzirdējāt. Salī. Lūdzu. Izskatās pēc reina. Panna nopirki? Jā. Čau. Tas, lai tu pēc tam varētu mani sist par to, ko es nopirkšu. Čau. Ko tu nopirksi? Es to vēl nezinu. Redzēs pēc pāris stundām. Izskatās Es pēc uztaisīšu aptuvas apakīņu maķiem. pannai un tad jau redzēsim. Jā, labi. Nu ko, šodien bijām mēs reģistrēt Aučes to. Jā, izrādās viņam nav Tehniskās apskates, tā kā neliels, kā saka, iegrābiens, ieberziens. Jau vācies, kad tu pirki, teici, ka jauns vajag skate uz 2 gadu, līdz ar to Latvijā bija jābūt gadu skate. Jā. Bet skate beidzās februārī. Jā. Jābrauc uz skati, taisījāmies braukt, Aina sūtīt uz skati, kas notika. Eļas noplūdīti atradām, jo spoguļās taisa. Bēmas apčurājās. Jā, apmīzās no bailēm. Nobijās no Aiņa. Jā, lai Ainas nebrauktu, lai mēs brauktu. Jā. Tā kā kamēr tu remontēsi, es te Latvijā mēģināšu šo to nopirkt. Tūlītās mēs ar Gintu iesim, zvanīsim un brauksim skatīties variantus. Galvenais, ka man ir jauna panna. Jā. Ja kas es varēšu tevi sist. Šodien gulēšu uz dīvānu. Jā. Gan jau, ka nebūs tik slikti. Jā, jāizdomā, ka mēs sāksim tirgot. Man arī gan jau kaut kas būs jāparmentē. Tā kā atvedīšu, tad redzēsim tavu reakciju šokā. Jā, interesē man īstenībā, ko tu būsi. Es vienu bildīti atsūtīšu, kad paņemšu, ja paņemšu. Gan jau neitrāli, ka es nevarēšu saprast, kas tā pa mašīnu. Jep. Labi, davai, bliežam Jā, pakaļ mašīnu. veiksmīgi tad. Davai, paldies. Jā. Tātad palīgos es ņemšu Gintu, Mani jā. lai tu varētu mani filmēt, kā es te daros. Kā domā, ko mēs braucam skatīties? Tev nav ne jausmas. Kas te jau lamatu gan? Jā, skaties tā. Skatījos tādu Audi. Bet zini, kurš man iekat acīs? Šis cena parēt kvalitāte tāds. Audi A3. Bet spainis. Spainis, jā. Divdurnieks, kas ir skati, Jūlijas. Bet izstās diezgan... Kaut gan bildes jau vismaz salons. Jāskatās rūsa, vai nav viņam rūsa, tas pats galvenais. Budžets 200, tā kā nostājās kaut kur 1,7 tagad bez remontiem. Mums arī budžets ir 1,7, 1,8. Davai tūlītās pazvanīšu un mēģināsim uzzināt, kas ir cena. Kā domā, laidīs kaut ko nost? Vienmēr jau var izteikt nepiedienīgi piedāvājumu. Gan jau pat 2, bet, ja nebūs nelaidīs zemāk, tad jau... Piekdiena padušīs. Jā, davai.
Tā, zvanam. Jā, lūdzu. Labdien, zvanu sakarā par sludinājumu par Audi. Ir vēl pieejams? Sveiki, jā, ir vēl. Sakiet, lūdzu, kā ar stāvokli, kas ar rūsu darās? Principā, nav nekas traks. Kā jau 22 gadus vecs auto. Principā, attiecībā pret saviem sugas brāļiem ir diezgan labi saglabājies. Un kas ar rūsu? Uz kā ir jāmetina kaut kas? Nē, caurpūs nav, jāmetina nav. Kaut kur pie spārna tādi mazi punktiņi, nekas tāds. Un tāds jautājums, tā kā piekdienas vakars, kas ar cenu, cik ir runājums? Protams, saprotu, ka tas uz vietas vairāk, bet tā, lai saprastu, kādās amplitūdās. Ja prot runāt, kaut ko sarunāsim. Un kur atrodās? Dotajā brīdī atrodās Jelgavā. Bļeķi, atvainojos. Vienkārši rādījāt, kad Rīgā. Jā, viņš parasti ir Rīgā, bet šobrīd esmu aizbraucis uz Jelgavu. Es jau nobijos, vienkārši Jelgavā mašīnas pirkt nedrīkstāt autā runā. Nē. Skaidrs. Pēc kādas stundiņas varētu apskatīties? Šodien gribi apstīt? Jā, ja viss kārtībā un cenā vienosimies, tad jau kaut ko izdomāsim varbūt. Cik ir pulkstenis? Pēc stundas? Jā. Davai. Taču brauksi? Zin kā, piekdienā parasti turisti, bet nē, viss kārtībā. Vienīgi ar pārskaitījumu maksāšu. Jā, labi, davai pēc stundas varam. Labi, tuvošos Jelgavai, tad es zvanu. Jā, davai. Lai pa visu labu. Izklausījās diezgan sakarīgi, kas tur ar rūsu būs fikuņi zina, ja tomēr mašīna Latvijas. Mēģināsim kaulēt. Cerams, sanāks iet budžetā paņemt par 1,8. Davai, maucam. Tā, durši te mēs atklāsim. Ting. Iesēdās. Šoreiz tu stūrēs, man jāstrādā. Jelgavu brauksim. Jelgavas mašīna. Labi. Paga. Uz Jelgavu? Jā. Malc. Atbraucam uz Jelgavu. Ekošu Audi. Pie šī Audi. Tātad jāsāk skatīties. Izskatās viņu baigi dzīves, netipiski Latvijas mašīnai. Vai tik nav kaut kas rāsās? Jā, nedaudz te rūsiņi ir, bet tas ir tīrākais sīkums un tas stūrītis rekur. Priekš Latvijas mašīnas, kas ir bagažnieku. Jā, tīri tāds interesants. Galvenais, ja viss ir cenā. Savilcēja power. Jā, un kas tu darās apakšā, interesanti. Tā, apakša tīru, ļoti labi es teiktu. Jā. Opa. Kaut kas sīkumiņi ir, bet ļoti dzīves pateikt. Zvanam saimniekam, gaidam ārā. Starp citu, šīs Audi ir pieejams. 2-3 dīzelīts, priekšpiedziņa ar S-Line salonu par 6,5 eiro. Tā kā diezgan interesants tās labs aparātiņš. Jānomainas parāds, bet to saimnieks nomainīs. Svaiga skate. Tā kā es domāju, ka tie ir interesants variants arī, kam nepieciešams. Var iedot kontaktus. Jā, šitās te. Un kur saimnieks jau nāk. Labdien, es zvanīju par Audi. Sveiki, jā. Jūs zvaniet, ja? Jā. Tā kā jau jūs sapratāt, mēs jūs biki piečakarējām, tas ir Ginta aparāts, un es filmēju speciāli tā, lai jūs neredzētu, ka te jau ir uzlīmīti, bet vēl vecā tipa. Jā, tā kā šo aparātu mēs kādu labu laiku atpakaļ atzinām no Vācijas. Jā, no Vācijas. Es viņu paņēmu uz tirgošanu, tad Gins brauka, vai Sanda? Es viņu Sandai nopirkā. Sievai nopirka, jā, Sanda nobraukāja, tad tava mamma, tagad mamma nobraukāja. Jā.
Viņš ielika, es redzēju, pa 2100, tu mēs runāsim par cenu. Kāpēc uzreiz šo? Pirmkārt, zināma mašīna, otrkārt, man būs mašīna, ko tirgot projektam, palīdzēšu Gintam, kas zina, varbūt kaut kas, varbūt sanāks arī pārvardot un nopelnīt. Jā, par cenu. Cenu es izteicu savu piedāvājumu. Viņš piekrita, vēl, kā redzējāt, tur nāca ziemas riepas, šitās ir vasaras. Tos ziemenes nedos līdzi, jā? Nē. Viņš piedāvāja, es teicu, es viņam rakstu, nezinu viņš kas, pārdot mašīnu par pusotrīti līdz pusotrītīm labu foršu. Viņš saka, negribīgi, bet viņam naudiņu vajag, pusotrīti šito Audi iedos, pārdos, pareizāk sakot, bet bez ziemenē. Tā kā man sirdsapziņa neļāva, mēs nopirkām par 1600 eiro. Es apmierināts? Viss priecīgi, viss apmierināti. Nu tad cerams. Ir, protams, nianses. Viņš visu izstāstīja. Es jums parādīšu pa ceļam. Vispār jāteic, divas atslēgas, tā kā kam nepieciešams. Par 2000 eiro tirgošu. Es vēl pataucu, ja par 2000 eiro pārdošu, tad es tevi uz pusdienām. Mums pusdienu. Sarunāju. Ot, draugs skaitās uz drauga nopelnā, ne? 218 nobraukums, vai īstais, to mēs nezinām. Es šī mašīnā neesmu sēdējis gadi 5, man liekas. Jā, bet tagad tu zinās, kāda ir sajūta. Pagadies aizdedzi. Pereku parasti tādas dod. Eglīte. Tāpēc, pretbuksēšana lampiņa tā bija viena no niansēm, to mēs zinājām, un, jā, degvielas lampiņa nedeg, tas ir par roķinas tādā. Sēdeklīts jāizņem, tev noteikti ir. Lūdzu, forši. 1,6 benzīns pareizi atceros viņš bija. Pirms 5 gadi nopirkām par 1600 eiro, un tagad par 1600 eiro arī pārdeva pēc 5 gadi. Labs ieguldījums. 5 gadu laikā 0 kritums. Jā, kaut ko esi krāsojis vispār viņam? Pāris vietās ir, jā, bet pirms gadiem 4. Tagad tās izglīt. Kas te par savilcēju? Nezinu, godīgi nezinu. Tādas no mammas dabūja atpakaļ ar tādu. To mēs izlabosim. Tā kā tā, brauksim, testēsim. Apakša diezgan vesela. Vesels. Tā, labi, bliežam. Tā izskatās mūsu jaunais pirkums, jaunais projekts. Pirmdienā varam sākt tirgot, kuram aizies ātrāk. Bet mēs laikam liksim uz chronometra, jo ajai vēl mašīna jāsremontē. Man vēl jāpāraksta, bet tas ir pārakstīšanas sīkums. Bliežam. Pirmie 57 km nobraukti, degvielu pielēja. Pagaidām vienīgā lieta, tas ir pretbuksēšana nestrādā, to mēs nezinām, kāpēc. Priekšā kaut kas hadinē piegraba to pavisam 5 gadiem, tā viņa neatradā mīšs mainīja, viss ir mainīts. Tā neatrada, kas iet forši, nekas tā lieka vairāk tikai brīvkustības vibrācijas nav braukt ļoti patīkami. Nav raķete, bet pilnīgi pietiekoši. Tā kā pat tādu naudu. Cerams, ka Gins neapvainosies, ka es pat tādu naudu bet viņš pats piedāvājis. Mēs nepiedāvāju viņam ciparu. To vēl, kā redzējāt, es vēl piemetu klāt 100 eiro. Ja man likās pārāk lēti. Protams, pirktu no kāda cita īpā pusotrīti paņemtu. Bet liksim tirgoties pa 2, varbūt nedaudz lētāk. Un tā, esam jau Salaspilī. Tūlīt parādīsim Maijai. Aijai aizsūtīja pāris bildes, viņai saprat, ka tas ir Audi A3, bet nezinu, kas par Audi A3, jo viņi vispār sākumā pazīst, kas par Audi. Vispār es nezinu, vai viņa būs izies tagad ārā. Es teicu, ka es esmu Salaspilī. Jā, nāk, kur ir. Ārā mums te beigās bija pa dienu 20 grādi, tagad jau plus 3 grādi. Apā. Tadā! Čau! Kā tev mans jaunais pirkums? Tāds tā, ko tu man sūtīji, es uzminēju, ne? Jā, to es jau pateicu, jā. Jā. Benzīnieks 1,6, 3. gada. Es to dzirdēju, jā, ka benzīnieks. Tāpēc, ka pārāk klusi iebrauc. Sēdināts. Sēdināts? Viegli sēdināts. Tu nopirki no kāda Pokemona? Tā varētu teikt, jā. Tā varētu teikt? Jā. Eja nopietni? Pokemons 35 gadi aptuveni. Jā, tas arī ir Pokemons. Jā. Zini kā, galvenais, lai kapuci galvā. Nebija? Nebija, neslāņš kapuci, Nav tik daudz Pokemons.
Toties stāvoklis. Sigitē. Manuēlis, jā. Nesmaržo pēc Pokemona. Tā jau normāls. Silti iekšā. Jā. Ārā ir augsti. Tu Augsti, man tu izsūtīji tik ātri ārā, ka es nosauju. Es teicu, ka drīz būšu. Nē, tik drīz. Kāpjām iekšā braucam? Kur? Pateici? Uz veikals teici? Tu teici uz veikalu? Jā. Nē, neteici. Es nedzirdējuši to. Ko mēs veikalā? Vakaram kaut ko garšīgi. Nosimnēt pirkumu. Jā. Tas, ka 2 durvis. Bet ko vispār teica? Labi, labi. Nepazīstamā mašīna. Not sure. Not sure. Pagaidi. Bet cik tu nopirki? Pa 1,6. Pa 1,6? Tas taču nav tas, kurš bija Gintas sievai. Nē. Nē, viņam bija 2 durvis. Ginta mammai. Vai te? Reku logo pazīstams? Nu, kaut kur redzēts, jā. Tā kā šits ir zināms auto, jā. Viņš piedāvāja pa pusotrītu vispār. Nav godīgi, tu nopirki pats savu mašīnu. Jā, otro reizi. 2 reizes uz tā vienu pašu grābekli neviens nekāpja. Es vēl no traļa, kad cēlām nost. Viņš vēl brauc? Nē, viņš jau rūc. Pokemons 35 gadi. Nu? Gints? Nu? Labi smaržo. Nav godīgi. Tev nelikās aizdomī, ka nav sarkanie numuri vēl? Nē. Viņš jau nav pārakstīts. Pirmdien pārakstīts. Es nemaz nepaskatījos uz numuriem. Es tik tā, es jau sapratu, ka es uzminēju to, ko, pēc spīdometra. Nu jā. Labi, mēs Vispār, gribu dzirdēt, kā es uzminēju? Mākslīgais intelekts. Jā, man jau bija doma, ka tu Googlē metīsi, jā. Bet pēc tam, kad tu parādīji, kur ir tie gaista pūtēji apaļi, es sapratu, ka tas ir ātrīs, tā kā 100%. Bet tā es iemetu, jā, vildi internetā, un internets man parādīja, ka iespējams, ka Mākslīgais intelekts tāda brīdi. Un tu gan jau domāji, wow, cik forši viņi zina mašīnas. Jā. Tātad, ko jūs domājat? Vieglāk būs pārdot to pa 2 vai to pa 2? Es nezinu. Es domāju, ka Audi. Es domāju, ka godīgākais būtu, kurš ātrāk, bet tirgot katru savā laikā var un sāksim atskaiti no tā brīža, kad ieliekas sludinājums. Nu, katrs savā laikā rēķina laiku. Tā tas bija domās. Bet es nezinu. Man vēl sanāks remontēties, diemžēl. Man skatus beigām iet. Un pasties, es gribēju, būs 46, būs rekura skati, viss forši. Beigās šetauk. Katreiz Vācija iegrābiens vienkārši. Turks atkal. Šogad Turki kaut kā spridzina vispārībā. Vācija smagi, jā. Vispār kvalitāte mainījusies. Jā. Labi, mācam uz veikalu, man ir augsti. Ar nelielu kavēšanos salīdzinoši ir MK gatava pirmajam testa braucienam. Tātad Andrejs vakar atbrauca, salika piekari, kur pagaidām izskatās visi ļoti labi, uz savirstenda redzēs labāk, ielika arī viņš logu, tā kā viss ir. Tās krēsls man vispār atkrita uz otru pusi, īsti neko nedaro, šits stāv tā. Kas par vainu, to mēs risināsim. Plus nopirku plusa vadu, ko es rādīju. Viņš iet tur nomainīja visu te saliku, tagad darbinās viss kā vajag. Uzliksim šito virsū, pagaidām tādā veidā, kur šitais iet tā. Tā mums neko neiekrīt. To es neliku visu klāt, tāpēc, ka viss tas sāns tiks labots. Numuri ir virsū. Nedaudz ceļu pielēju, jo es nemāku pārbaudīt ceļu viņam. Kompis rāda, ka nav pieejama līmeņa rādīšana. Te ir tādi musari. Tā, musari priekšā, darbinam, braucam ārā. Uz testa braucam pasauksim maju, bet pagaidām izbraukt mēs varam tāpatās. Jā, netīs, aplausts, visi daudz kādi sīkumi. Piedarbināsim. Es dzirdu, kur tais atslēgājumi tā arī, kur ir. Izpūtais viņam norauc, jā. Iepriekš viņam pat siksni čivināja. Reku siksni čivināja. Laikam ģenerators dabūja ierīt, un tāpēc arī ir tā.
visādas kļūdas, tas ir normāli. Nu, ko mēģinām, kā tad bija šī tā te, laikam, atpakaļgaita. Jocīgi atlaižot bremzi, nekas nenotiek, bet tas laikam tā ir. Es tā ceru. O, jā, pirmie metrī. Ar manu M-ku. Cik tur mums vietas? Tur daudz vietas. Un kāda hauba milzīga liekas. Jā, izpūties var uzskaties, gan ir caurs vai norauta gofra. Baigi čībā nedosim šodien. Galvenais izbraukt, pārbaudīt, vai viss brauc. Mēģinu restartot to te, kā viņu sistēmu. Oteļu pārbaudīt, skatieties. Not possibility. Šeit ievadot, pēc šitā izskatās, ka eļļas vispār nav. Kaut gan es pielēju litru klāt. Pēc skaņas motorā it kā eļļa ir, ja kas būtu kļūda, ka eļļas līmenim. Es tā ceru. Tāpēc redlainā nedosim, izbrauksim tāpat pa mierīgo. No tāds, viņš izskatās dienas gaismā. Jā, izpūtējs pacels augstāk, splitterīšu šo salabos, airbagus salabos, varbūt citus diskus. Bumperi šeit salabos, splitterus uzliks un būs bomba. Uzpulēs, pie aigarai veidīs, kad krāsot, tad arī uzpulēs. Un, protams, salonā ir ko padarīt. Es izskatās tagad drausmīgi, bet sen atcit visu. Paņēmu, ja pareizi atceros, pa 9,200. Dotajā brīdī Latvijā, man liekas, nostājās 16,000 eiro. Detaļās 300. Andriem vēl samaksāju. Cik būtu godīgā cena salikt aizmugurē piekari un ielikt logu. Viņš paprasīja 60 eiro. Nu, pareizi sakot, iedevu. Tā kā tā. Ir 9 vakarā. Lietuvieši atvilka fūri. Pareizāk sakot, šitais auto mums vakar tika uzkrauts Slovākijā. Jā, pirmā mašīna, ko mēs nopirkām Slovākijā priekš klienta. Tā kā latvieši nevarēja piegādāt viņu. Kur te pie manas garāžas. Es te piebraucu, ārā ir augsts. Lietuvieši piegādāja līdz Kaunijai, no Kauņas uz šeieni. Tu nodzīs nost un tad jau rītdienā došu klientam. Tagad jautri braukt man, ja priekšējais loks izsis. Šits atgādina man to te, kā Vītolam gāja ar M-ku. Labi, man te tālu nav jābrauc. Kur man tur ir garāži. Uz Dulo brauca. Nav neviens cerams. To divreiz nokrašoties negribās. Aba. Braukšana jautrā. Sveicien Vītolam, ja tu skaties, Robert. Tā kā es saprotu, kā tu to esi pa Vāciju brauci. Cepuri nost. Ka man tā garāža, tā kā nebija tik tālu. Tāds viņš izskatās, 640, 20. gada. Viņš dabūjis kaut ko te virsmu notriec vai kaut ko tam dzīvi haube pa jumtu un loks. Labi, ja mēs ejam pār nākamajai mašīnai. Cenu neizteikšu, vēl pateikšu cenu. Dabūjām ar PVN pa 14,5, ja pareizi atceros. Tā kā ļoti labs cipars. 20. gada 630 vai 640 dīzlīgs. 640, man liekas. Tā tad atveda no Slovākijas tādu. Kā pieeja klāt attaisās 640 dīzelīs, 20. gada. Mēs paņēmām bez PVN par 11,5 plus PVN. Tur bija 14 kapējām, ja pareizi atceros. Nu, no sākuma kā sliktāk, viņš ir kulini uzmetis, bet te kaut ko viņš, man liekas, dabūja virsū. Haube, loks, lūka un stojkas. Varbūt viegls, maigas kulinis bija. Bet uzskatu nekas traks. Rūds brauc, laba komplektācija, cena smieklīga. Jā, man besīs tā funkcija, taisa vaļā ciet un tā tālāk. Tādu salonu, normāla komplektācijā, panorāmas lūka, ventilējamie krēsli, ventilējamies loks. Tā kā viss normāli, kā pienākās. Nobraukums gan paliels, jā. Bet, nu, par ķēdes jau nav viens no atcēlas, man liekas, šim dzinējiem. Sportinieks manais ir atzīts. Nu, ārā sola sniegu, besi ārā. Un tā visu laiku.
iedzinu iekšā, jo iegu soli ārā. Telpās vispār viņš izskatās bombīgi. Jā. Es tik steigāns iekalojos. Labi, braucam mājās gulēt. Jāiemet šitā fleška uz lādēšanas. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajos video. Spiešam laiku, subscribe un gaidamies nākamos piedzīvojumus. Čau!